Nu ko, šodien apskatīsim BMW F01, jeb 5. paaudzes 7. sēriju. Facelifta modeli F01. Šis te BMW pa lielam ir bez mazliet Rolls-Royce Ghost, jo arī Rolls-Royce būvēts uz šitās pašas platformiņas. Protams, motoriņš cits iekšā benzīnieks, kas arī nāk šim te iekšā modelim. Jā, un tas būs, sveiks, lai dzīvo, un tas būs 760. 760. Jā. Ja viņš būs 760, tad principā tas pats Rolls-Royce lētā versijā vien būs. Tā kā šis, 750. mums ir dīzelīts ar 3 turbīnām. Protams, jā, un tad visi sarosās šāļu, ķēžu eksperti komentējam. Šim ir jāmaina šāls, nav jāmaina šāls, kas ar ķēdēm un tā tālāk. Jo kā mēs nofilmējam kādu BMW 750 no dīzela, tā visi šāļu eksperti un ķēžu eksperti ir klāti. Kā rakstam komentāru, cik maksā nomainīt šāls un vai vispār tās jāmaina un cik maksā nomainīt ķēdi. Un ja mēs īsumā pieskaramies dzinējiem, jā, protams, ka šeit ir N-sērija dzinējs, jo cits ir nenāk. Bet, lai vai kā, mašīnai pa lielam ir 13 gadi, un viņa brauc. Ja? Nav tā, ka viņa izbraukus no veikala ir nobeigusies. Vai viņai būs jāmaina šāls vai nebūs. Katram automobilim ir savas investīcijas, un ar to jārēķinās. Arī tam tur M motoram arī kādreiz kaut kāds investīcijas. Jautājums tikai pie kāda nobraukuma. Lūk tā. Bet es domāju, ka sāksim kustināt, un tad parunāsim bišķiņ garāk par šo automobīlu un par 7. sēriju kā tādu, inovitātēm, tehnoloģijām un tā tālāk. Veselība, taisnība, tā. Nu, ko lecam iekšā mēmākajā aparātā 750 dīzelim ar M-Sport paketīti. Izkustināsim un izmērīsim arī ap citu no 0 līdz 100. Kuram pēc dokumentiem būtu jābūt laikam 4,9. Zem 5 sekundēm. Zem 5 viņam būtu jābūt. Kamēr apsēžamies iekšā, mēs redzam, jau šeit ir smukais digitālais panelīts, iekšā ir 4 asistenta pogas, head-up display un viss pārējais. Malnais keramiskais poķīts, jā. Komplektācija ir tāda diezgan interesanta, savā ziņā mums iekšā gan napa sādas, visi napiņi apstrādāti, teiksim, bet uz panelīšu. Jā, baigi dīvaini, te ir napa. Te ir napa sāda, un uz paneļa parastais ruberoīds. Pat man šis ruberoīds, ja godīgi, ļoti nepatīk. Man ar BMW viņš patīkās. Tomēr, ka pēc jaunu mašīnu viņas samērā padārgi bija savā laikā. Piemest to 1500 eiro apmēram maksā tas laikam tas extended leathers. Piemest uz otrīt, tomēr vajag piemest klāt, jo pavisam citu tā mašīnas sajūta iekšā braukšanā. Harmans arī nav iekšā. Harmans nav, šis būs laikam hi-fis. Paskatāmies, ir Harmans vai nav. Bet, kas te mums tā? Lučaņie. Uzliekam sākamā jazīka English, tad man bišķi vieglāk visu ir atrast. Un te skatāmies, kas tur ir. Sound. Ir, pasties. Tomēr ir, jā. Un tad 7. noteikti neraksta Harman Kardon. Vai pēdējiem gadiem kaut ko parādījās jau tas? Viņa kā krievloda, viņam bezmazliet kā bāzes valoda, jo viņš arī Krievijā tika ražots. Un viņu prezentēja 3 valstīs. Maskavā sarkanā laukumā, Parīzes autošovā un Losandželas šovā viņi prezentēja. Jā, un tagad prezentējamies kā Arbiņā darbs. Pieskaroties BMW, un ne tikai BMW, šitas tad ir 5. paaudzes BMW. Mēs paskatāmies, viņš ir diezgan palielam tehnoloģiski moderns autiņš. Ja? Tā ir pirmā BMW 7. sērija, kurai sāk nākt pilnpiedziņa. Pirmais 7. kuram aizgājis digitālais panelis. Un ja mēs paskatāmies tagadējo jauno G70, salīdzinot ar šo, nav izgudrots jauns gandrīz nekas. Ko tādu varētu pateikt? Ko tu zini jaunajā G70? Kaut ko tādu jaunu. Digitālajā paneļi, liels ekrāns uzlikt virsū. Nekā īsti baigi nemainās. Kura tehnoloģiskā? Arī šitam bija aizmugurē riteņu stūrēšana. Jā. Jaunajām arī tas pats. Principā nekas jauns ir tā. No opcijām nekā jauna vispār nav. Mēs... Labi, jauns zini, kas būs? Es nezinu, šitiem nāca ne, bet smaržas jaunajiem. Smaržas, jā. Bet arī tas ir nākamajam gāju ir iekšā. Nevis jaunajam. I7, bet kas viņš mums skaitās. Jā. Arī tam jau smaržņš iekšā ir, jā? Jā, bet šitie jau smaržņas nebija. Tātad, manā uztverē auto industrija sāk atkal bišķiņ iestagnēt, jo ir tas tehnoloģiskais lēciens bijis diezgan liels, kad ar katru jauno modeli nāca kaut kas jauns, tāds diezgan, tehnoloģiski jauns. Tad tur parādījās ABS, tad tur airbagi mašīnā parādījās, teiksim, ir, jā.
Vienīgais G-sērijā, kas tur tas karbona kore, kuzava stiprināšanas elementi kaut kā tur iekšā. Bet es domāju, ka tas nedod nekādas ekstras, vienīgais stūrēšana būtu bišķi labāk. Svari, jā, bet no tādām tehnoloģiskām novitātēm, kas ir tehnoloģiskā novitāte, jā? Pirkstiņi tev pagriezt mūziku skaļāk, klusāk. Tas ir vienīgais, kas šitajā nav. Vienīgais ir tādām, tās ir tādas feature updates. Jā, lielāki televizori, digitāls jau to tā ir šeit viss digitāls, un tās tev digitāli šitāds iebāz. Nē, bet redzi, kad man pirmo reizi parādīja, atceros, kurā 15 gadā iekāpu G-sērijas 7. un man veči rāda pasties ar pirkstu skaļāk, klusāk pagriezt. Nevar, es saprotu, kā tas ir iespējams. Jā, tur makājas ar pirkstu, viņš tur skaļāk, klusāk pagriezt. Man bija tā 7. sērija, bet patiesībā man viņš bija. Un es viņu gan nekad nesnācu lāgā izmantot. Es viņu neizmantoju. Man arī bija tāda funkcija, bet es viņu izslēdzu ārā, tāpēc, kad tiklīdz tu mašīnā paņem telefonu rokās, viņam liekas, ka es šitā izdaru, viņš plink, izslēdz skaņu man ārā visu laiku. Tiklīdz tu kaut ko nomahājies priekš, viņam liekas, ka tas ir tie divi pirksti, viņš man izslēdz skaņu ārā. Tā kā, es to funkciju atslēdzu katrā gadījumā. Man viņa ir, bet tam... Baigais pielietojums viņai nav. Baigais pielietojums nav. Tas ir tā, kādreiz pazīmēties, grib piebrauc pēc čom jau skaties, tikai pirkstī pagriezt skaļāk, klusāk. Bet tā pa lielām, tu taču arī to pašu izdarīji 2 reizes ātrāk un uz stūras un precīzāk. Bet tā pa lielām, bet tas neatiecās tikai uz BMW. Tas attiecās principā uz visiem autoražotājiem, ka viss pa lielam jau ir izgudrots. Tagad notiekās tikai update. To visu padara ātrāku, modernāku, funkcionālāku. Un tas pats īdrājums, teiksim. Tu paņēma E65, jā, paša pirmā gada to īdrājumu, viņš bija nelietojams, pa faktu. Jā. Šis te ir jau entais updates, viņš ir foršs, viņš ir funkcionāls, viņš ir ērti lietojams. Jā. Bet vai ir izdomāts jauns īdrājums? Viņš vienkārši tikai updates ir aizgājis. Kā opcija kā tāda, viņa ir labalāja. Tā kā jā, autoindustrijā nav nekas tāds, kas... Un atkal, protams, šīs te budžetisms, nosauksim to tā, kad pa lielam uz šīs platformas tiek būvēts daudz, kas gan Rolls-Royce tiek būvēts, gan BMW pa lielam 5. sērija saīsinātā versija, pa lielam uz šās pašas platformas tiek būvēts. Jā, kas, protams, samazina izdevumus ražotājiem, bet tā pašā laikā sadārdzina BMW 5. sēriju kaut kādās. Ja viņi būtu vienkārši pat uz savus vienkāršāks platformu būvēts, iespējams, ka viņš ir būtu lētāks apkalpošanā. Kaut kā tā. Bet, ja par braukšanu, brauc jau viņi forši, ņemot vairāk, kad te mums visādi... Komfort plus ir Komfort plus, jā, adaptive drives ir iekšā. Jā, un šitiem ir ļoti liela starpība, kad vienkārši parastā piekara komforta un kad ir Komfort plus. Un tā ir diena pret nakti, tāpat kā Mercedes ar pneimo piekara būtu, lai uz atspērēm vienkārši braukt. Brauc, viņš uzreiz pavisam cita gaita. Viņš tev, tu jau pirmkārtām brauc, uzstājas šito te, viņš jau pareizi sastāv sportā ielic, ja? Ka viņš nesvārstās, viņš ātri grozās tev. Tas jau viss tā arī ir. Bet skrien forši, ne? Priekš 7. laineris. Jau tā kā forši pārliec pāri. Forši. Brauc forši. Bet, mašīna dārga. Jebkurā gadījumā viņa dārga mašīna. Te, teiksim, cerēt, ka tu nopirksi šo automašīnu un brauksi pa lēto, nebūs. Tu vari nopirkt 730 gludekli. Un salīdzinājumā diezgan lēti viņi eksploatē, teiksim, jā. Bet, ja tu nopirksi jau E-sērijas 7. Sākot no tā... F-sērijas. Nē, sākot jau nopirks E-sērijas 7. Tur jau visi dārgi remontos pa lielam, un tā viņš tikai aug un lētāk vairs nepaliek. Tā kā ar to jāreitinās. Kad šī mašīna prasa uztaisīt ar iepriekšējo saimnieku, arī runāju. Prost, viņš saka, jā, mēs pēdējā pusgada laikā esam tur 4,5 tūkstoši mašīnā investējuši. Es saku, ko tev sataisījāt? Nezinu, neko tādu. Vienkārši kaut kur ritošajā, kaut kādās visās ķegās, visā pārējo. Es vēl salikuši iekšā 4,5, tikai ritošajā iekšā. Jā, 4500 eiro īstenībā pēc šodienas mēroklis priekš 7. sērijas remontā nekas baigi pārdabisks nav. Ja tu agrāk varēja pa 4,5 pārlasīt praktiski visu mašīnu, vēl motoru pārļaut, tad šodien pa 4,500 līdz motoram noteikti, ka netiks. Izies cauri visai piekarē, kādām sadales kastā izies cauri, restaurēs. Paņems gludekli, to veco 7. Jā, bumeri,
Nu, tur pa 4,5 pārlasīs visu tur tā, ka neizbēdīgs to mašīnu, ja? Šito nē. Ar to jārēķinās. Bet, nu, tā par komfortu un par prēmiju ir jāmaksā. Neko darīt. Šitam aizmūrē ritī nestvarējās? Neredzu, bet pakaļ griežās labi. Nezinu, tad ir jāpārlien apakšā zem mašīnas. Tu jau pagrozīt ritiņas, jau redz par... Redzēsi? Nē, nav šitā. Mika, mēs tev izbraucām toreiz to līgumu ar to EQS. Nu, to uzreiz jūt. Kad mēs braucām līkumu, mēs griezāmies, ka viņi pilnīgi tā pakaļ ir rastāk. Bet mēs esam vairāk EQS visiem šiem jaunajiem meršiem, S-klasēm visām, viņām jūt to daudz vairāk, un viņas vairāk grādus griežās tās aizmugurējās vairāk pa grādiem sagriezties, BMW mazāk. Katrā gadījumā ikdienas lietošanās pabrauc ar aizmugures piestūrēšanu, nu baigāši teltāji. Līdz momenta, kamēr tas nesāk mirt nost. Principā tā pati priekšējā reika ir aizmugurē tikai. Nu, apmēram, jā. Nu, ko izmērīsim, ne? Nu, kā tev liekas, cik ātri šitas iespiesies? Tad viņiem bija 365 zirgi, un ja nemaldos... 380? Vai 385 zirgi? 381. Jā, un kaut kā 740 newtoni. Jā. Tā, nu ko ieslēgts ir? No ko gatavs esi? Jā, tā pagalēja, ko brauc mašīna projām. Tie tās uzliksim speed. Gaidam, kad noties GPS-u. Tā, sport plus. Sportā laikam, bet nevajag sport plus, sauk viņš vēl. Nespūlēs, Rigzēs slēdz sport plus iekšā maksimālajā. Nieliec draivā savā, tudās, ka sāks braukt iemauks kaut kur. Bet priekš 7. serijas nav ventilācijas, gribētos ventilāciju iekšā. Nu, viņš ir ķipa tāds taisīts, nu, zin, ka ķipa sportiskais uztaisīts, jā. Melns, empaciņā, viss piekaras salikts. Cilvēks nav būtiski domājis. Ļoti komplektējis, jo mašīna saka, šī ir, mašīna šī bijusi sakomplektēta diezgan dārga. Nu, viņa skaidrs, ka viņa maksājusi ir krietni, es domāju, krietni virs 120 000 viņa maksājusi, krietni virs 120 000. Cik jau starpība 703, dīzelim 750 dīzelim cenā motori. Kā atķeksēja 750 to, cik cenā pārmaksā, kā 20? Nu, tu nāk uzreiz daudz komplektā jau, bonus visādi nāk. Jā, nāk iekšā, tev ir X-Drives automātiskā un tā tālāk. Bet, kaut ko zemāk varētu būt, tad tu pie 20 starpības startā, jā. Ja īstenībā, bieži vien daudz domā, kad piemēram, tu pēc BMW 730 dīzeli, tu ieliec tekstu, ka tu gribi 750 730. Nāk klāt pie, tā cena starpība varētu būt apmēram 20 000, bet tajos 20 000 nav tikai motors klāt, nu, ka tev jauda lielāko modeli 750, bet tur daudz kas cits mainās. Tur ir dažas features, lielākās bremzes, X-Drive, un jau standartā nāk vairākas features iekšā, nu, kas jau, ja tu komplektētu 730, kā tev iedod 750 tikai motoru, tad sanāk īstenībā starpība kaut kā 10 000 tik beigās. Nu, es apmēram stāstu. Tas ir ļoti daudz jaunām mašīnām, ir citreiz izdevīgāk paņemt jaudīgāku motoru, un tajā motorā jau nāk visā labāk, daudz bonusi klāt. Tā kā citreiz ir jēga pastudēt jaudīgākus aparātus, jo iespējams pērkot jaudīgāku aparātu dabūs sev visādas labumiņas klāt. Neko gatavs? Kustībā gatavs tās mēģināšu. Nu kā tev liekas? Es domāju, šitam būs 2,8 sotaks vai 60? Tā pagaid apstājies. Ir? Ir. Nu, labs startiņš. 3 sekundes tieši 60. Nav cik būs sotaks. Es nezinu, mēs te pret kalnu skrienamies, bet kaut gan mums vienalga, ka tas kalns ir. Jā, mēs tāpat visi mašīni šitien kustiem. 6,6, bet 0 sotaks ir 6,60. Nu, es saku, es no 550 salīdzinoši vēl jauna tajā laikā, man cik bija nobrauc kaut kādā, tur varbūt tās 10 000 bija nogājis 550. Nu, mēs nekad nedabūju no viņa ārā pat ne tuvu to rezultātu, ko viņam rakstīja. Un uzstartē mēs normāli iedevam, man liekas, normāli iedevam uzlāņot, pamēģināsim tur mūsu otrā taisnītē uzlāņot viņu. 6,6 tas ir tāds, pašaks rādītājs. Kā mums A6-nieks un 535 skrēja līdzīgi. Ar 80 zirgu starpībām no bāzes. Nu, kā uzlāņot, visu, pamēģināsim. Nā, bet noslēg kaut kādu citu iediņā, tad šitiem pret kalnu mums šaki šitie rādītāji diezgan negodīgi ir. Nu, tur mums taisnītē paņemsim.
Tā kā tā, jā, raksta komentārā vēl kāds mašīnas, jūs gribat redzēt mūsu kustināšanas sērijās, un te jau mēs Un vēl atceros. pielāgosimies jūsu vēlmēm un kaut ko kustāsim to, kas jums interesē. Kad nāca ārā šitā 7. sērija, mēs, cilvēkiem bija ļoti baigās ekspektācijas, pirmie zīmējumi, kas rādījās, jo tas leciens it kā no uz šo bija diezgan vērā ņemams. Un tad, kad mums parādīja pirmās bildes, es nezinu, ko Bembis var domāju, pārdevējiem prezentējot pirmās bildes. Tev pārdevējiem jāparāda tā mašīna, tā, ka, wow, tas gan ir aparāts. Parādīja kaut kādu 730 īsajā versijā ar standarta pankūku diskiem, tumši zilā, nesmukajā krāsā. Mēs skatāmies uz to 7. nopietni. Bāc, jau nav. Un aizsūtīja. Mums bija tāda preses relīze pirms pārējās, kur varēja VIP klientus aizsūtīt uz Norvēģiju vai Zviedriju toreiz brauca ar speciālu reisu. Klienti atbrauc, skatījušies to 7. Kā ir, labs, ne? Nē, jā, ir okei. Zin kā, tajā brīdī, kad viņu pirmo parādīja un bija 221. Ja, tu saproti, kad bāc, tu zini, baigi būs smagi ar 221. konkurēt. Nē, 221. Jā, jau 200, kā šis iznāca 8. gadā, 221. jau bija 2 gadi. Jā, šodien 221. pirmā skārbiņā pa 3500 eiro iegādāties. Bet es brīnos vispār, kad dīleri, kas tirgo jaunas mašīnas, viņiem demo mašīnas bieži vien ir tādas ar tuvu bāzes komplektācijām. Kāpēc? Es uzreiz, ja gribētu pārdot to mašīnas, nolikt veikalā, pašu pilnāko tā, ka attējas vaļā tev wow, un tu komplektē, un tu beigās saņem daudz švakāku aprātu, bet tas uz pārdošanu nostrādā. Jā, bet man saproties, tu viņu nokomplektē to 7. ar tādu domu, ka tev tās vidēs būs kaut kad jāpārdod, tā demo mašīna. Nokomplektējot pilnu, tu zini, ka tas vidēs būs ļoti grūti pārdot, vēl ar nobraukumu, lai viņiem būs ar atlaidi. Bet tu saproti, paņem pliku 730, jā, paļabām viņi viegli pārdos. Paņem tādu pilnu, nokomplektēt, 730 bāzes, un viņi būs grūti pārdot. Tu jau pēc. Jā, bet uz tā fona tu jau pārdod daudz citas mašīnas. Tas jau tā kā sanāk ieguldi uz nākotni, zaudē uz to mašīnu, tad marketinga aiziet. Kā gaitā jau nemainās. Roties, tas tam tu izbrauc to vienkāršāko. Jā, bet tāpatās es izbraukšu šito, un man tad noliktu pretī šitā paša napa sādām, pieņems to pašu 760. Tu taču pavisam citu mašīnu tā ir. Labi, skaidrs, ka labi 760 nav jāielikt pretī. Davai. Nevar. Davai. Nekur tur nāk. Labi, tas ir sīkums par tā mašīnītēm, jā. Kā sapciet ierakstē komentārus, kuru dīleru centru jūs gribētu, lai mēs aizbrauc ar kādu jaunu mašīnīti, izkustinām, apskatām, varētu arī kaut kādas jaunās patestēt bišķu. Kaut gan man šitās te vairāk patīk kustināt, šitās ir interesantākie. Nē, zin kā, pirmkārtām, kāpēc man patīk arī jaunas pakustināt? Saprast to, kas kādiņā būs pēc 10 gadiem. Tīri, jebkurā gadījumā mēs tāpatās mašīnas tirgosim, agrāk vai vēlāk, tas ir viens. Pašiem sev arī izglītošanās nolūkā, jo lai es arī viņas daudz ko piemēram lasu un interesējos par šīm te mašīnām, bet tāpatās es visu, kamēr tu neizkustini un neizbrauc, tāpatās tu to nevari. Gatavs? Ir? Ir. Ir labāk jau. Bišķi labāk. 0,62,9 sekundes un 0,106,6 sekundes ir. Labi, mums saka... Labi, labākajā variantā mēs dabūtu ārā no viņam 6 sekundes. Labākajā variantā. Tāpēc mēs tagad viņu testējam tajos apstākļos, kuros mašīna dzīvo. Jā. Pa faktu, ja? Skaidrs, mēs izbrauktu ārā uz trases, tur silts asfalts un tā tālāk. Mēs dabūtu no viņas ārā labākus rezultātus. Nā, Bigsdrējam pa lielam vienalga kāds asfalts apakšā, viņš tāpat neizspolē. Ar saķeri viss ir kārtībā. Nē, saķerīte, bet ir vairāk parametri, kuriem būtu pareizāk jābūt. Bet, jo rūpnīcā pats zina, kā viņi testē. Tur ir pusbāka degvielas, riepas tādas un tā tālāk, kas ir, lai tas viss nostrādātu. Tas ir pie ideāliem apstākļiem, bet X-Drēm visu laiku ir ideāli apstākļi par saķeri tādā ziņā. Tas, ko vienkārši saka, tas ir tas, ko saka rūpnīca, un tu vienkārši normāli uzstartē no vietas, ja? Tas ir diezgan tālu no tā, kā ir bijis
Jā, bet tas ir īstenībā ar F sēriju tas ir vairāk. Ar G sēriju jau bišķi savādāk ir. F sērijā paņem piemēram to pašu M3, M4, F8, F82. Ar viņam tur, lai dabūtu tos rādītājus, kā rūpnīca parādījusi, ka viņi ieskrienās līdz Otokam tur 4,1 sekundēs, principā nebija iespējams. Viņi vienmēr spolē, viņi kā sameklē otru ātrumu atkal izspolē. Nu, es nekā dzīvē nebija dabūjis no M3, M4 ārā to, ko rādīja rūpnīca. Un zirdziņam, protams, bija vairāk nekā rūpnīca. Rūpnīca rādīja, ka tur bija jābūt 431, uzmetu pie ZDX uz jaudas stenda, man parādīja 450. Bet tas, principā, visām jaunajām mašīnām jauda ir augstāka nekā uz papīra. Bet tagad visi jaunie, kas nāk ārā, visi M3, M5, viņi skrien labāk nekā parādījusi rūpnīca. Bet F sērija neviena neskrien tik ātri, kā parādīja atkal rūpnīca. Tā kā jaunās mašīnas skrien tagad ātrāk nekā viņas uz papīriem. Un, jā, skaidrs vēl jau ir, protams, jautājums, cik zirdziņš šeit ir palikuši? Cik tās turbīnas labi strādā vai nestrādā? Īstenībā šitā varētu uz ZDX aizdīt kādu dienu pārbaudīt. Būs 380 zirdziņā nebūs. 380 vai paliks 180? Nē, uz 350 zirdziņā gan viņas skrien šitā. Nu, jūt, kad jauda ir, viss ir. Nē, skaties, ja 740 Newton griezi, tā ir liela grieza pa faktu. Jā. Tā ir liela grieza. Nu, sap šitā gribētu braukāt ikdienā. Nē, laikam. Nu, laikam tomēr nē. Es pabrauku ikdienā 750 to. Man vispār viņš nepatika tas gā. Es biju, nezinu. Nav 7. sērija mana mašīna, nav, es nejūtos viņā tā. Es jūtos forši. Ja jāizvēlās, es labāk ikdienā braukāt ar 5. sēriju nekā ar 7. sēriju. 5. optimāli ir, viņa mazāka, dinamiskāka, foršāk stūrējās. Ja šeit nevajag tas, ka, latnāk un tādā, bet man nevien nekas nav jāpatot. Es braucu pēc sevis. Ja? Un kā es jūtos, laikam, jūtos labi es viņā, bet vai es pats braucu 7. ikdienā, laikam, nē. Bet, ja sēž blakus, pieņemsim, tie tomēr tā prasa. 7. sērija, 5. baigo nekas neatšķirās. Sēdeklis tas pats ir. Es te baigo nekāda super starpība, tā neizjustu sēdēt 5. Kaut kur centimetrs te starp durvīm un beņķi platāks, šeit ir platāks, tur ir platāks, tās vietiņas bišķi platāks jau viņš ir. Ir bišķi platāks, bet tā, ka man pateikt, ka braukt, pieņemsim, nezinu, tur šodien sēdēt 1000 km šitajā vai 5. tur baigo starpība nesajust. Jā, bet šitas ir garāks, viss, viņš ir lielāks tas 7. Viņš ir tomēr arī gaitā, ir savādāk tā mašīna. Tā ir pavisam savādāk. Ir tā mašīna savādāk, Tā kā jā, un šitam cita būs cena vislētākā Latvijas tirgū. 750 dīzels, 2012. gada facelifta modelis. Cena būs tikai 12,000 eiro, kas ir laikam par kaut kādiem 3,000 eiro lētāk nekā jebkurš nākamais. Respektīvi, skaties otru variantu. Nopērkot, pieņemsim tādu pašu pa 15, 16 ar ideju, ka tas noteikti būs labāks. Nebūs viņš noteikti labāks, tad labāk šito nopirkt pa 12 un tos 3,000 uzreiz ielikt iekšā šāļa maiņās kaut kur tādās lietās. Kaut gan vajag vēl pārbaudīt, lai šitam nav tas viss jau darīt. Bet katrā gadījumā daudz mums tad ļaustās, kad jums tās mašīnas lētākas, tātad viņas ir miskasts. Nav, mums tās cenas ir lētākas, tāpēc, kad mēs zinām, ka šo mašīnu var pārdot pa 12, 13 salīdzinoši ātri. Pa 15, 16 varam tirgot, gaidīt mēnešiem, un tās cenas, kuri tirgo 15, 16, viņi paši braukā tā mašīnām ikdienā, viņi nekur nesteidzās pārdot. Mēs tomēr mēģinām tās mašīnītes pārdot samērā ātri, un tāpēc mēs arī spiežam uz labāku cenu. Tā kā nevienmēr, kā saka, lētākais būs sliktākais variants. Bieži vien tas lētākais ir labāks variants nekā dārgāks. Vēlreiz? Tas pēc jā to 0,60. Pamēģināsim šitā, kur mēs parasti plānoši taisnīt un asfalts ar atķirību. Pagaidām labākais ir 0,60, bijis 2,92. Tad tu gribi ielīst iekšā zem 2,90, cik es saprotu. Tas bija tev? Nē, 2,90 bija. Ar mani M3 bija sekunde 90. Jā. Ja tā man tur ne launči bija, nekas ar launči, es domāju, ka būtu labāk. Gatavs, jā? Būs vai nebūs ātrāk? Nē, šitas lēnākais, starp citu. Bet tāds bija aizsērās. Šitas bija lēnākais. Ātrākais 2,90 kaut ko, ja šitam no 0 līdz 60. Tā jau priekš lielā lainera
rādītājs nav slikts, bet tas nav tas, ko rūpnīca solījusi. Tev saka, tev ir, vienreiz, vai tev jāmok un jātrenējas, lai dabūtu tos parametrus ārā? Bet zini, kā es braucu iekšā, jā, viņš ir 750 ar 380 zirgiem, dīzels, bet ja es tā brauktu ar 730, var iepūst failu, es arī baigi neapvainotos. Baigā tur super starpība nav. Skaidrs, ka šitām cena, principā, ja atradīsiet kā 730 no dīzela, atradīsiet faceliftu 2012. gadu, viņi tāpat maksās ap 12, 13 un 14 tūkstošiem. Vai es maksātu vairāk? Noteikti, ka ne, bet ja pa to pašu cenu, tad iespējams ir iekāpt 750. Katrā gadījumā nav tā, ka tā kosmiska starpība, tad nopēc labāk 730, iepūt faileņu un skries viņš to pašu, ko šitas. Vienīgi tas, ka tāda gada 730, tāpat dārgāks laikam jau sanāk. Noteikti. Bet, jā, lūk, tāds īstais apskats ir par izējām ārā, apējām šo te apkārt. autiņu. Jā, ja kas ar šito finansējumu, ja ar sakārtot, tad jūs autori kā pirmā iemaksa kalpot. Kā saka, nepalaid garām iespēja iegādāties par labāko cenu Latvijā 7. sērijas BMW. Ja tu, protams, meklē tādu, ja nemeklē, tad mums vēl ir vismaz 150 mašīnītes, ko piedāvāt jums. Jā, un starp citu, šim ir priekšā LED lampas, jo esam vairākas reizes filmējuši 7. sērijas faceliftas, kurām nav LED lampas. Tad man daudz raksta komentārā, šitas nav facelifts, jo lampas nav lediniec. LED lampas tā ir opcija. Viņi te var būt arī parastais ksenoniņš. Jā. Bet īsti apskatā, jā, mašīna pa lielam laba. Ja kāds ir, zin kā, saka, jā, kur tur šās jāmaina tā tālāk. Ja kurā gadījumā šodien šās neaprāvām viņiem. Mēs viņu pamocījām, nevienreiz vien pamocījām. Tas nav tā, ka mēs, zin kā, jūs tikai pārdot un pat nebaukt. Mēs mokam, testējam tās mašīnas, jūs redzat, kad braucam un zanājam un viss ir kārtībā ar to mašīnu, jā? Jā, un starp citu, bieži vien, ja mums ir kāda aizdoma uz to, ka mašīnā kaut kas var notikt ar motoriem tā tālāk, mēs taisam diagnostiku un arī Kārlis kādreiz arī pa vakariem līdz mājām atpakaļ aizbrauc, lai pārbaudītu, vai tā mašīna patiešām izturēja savus 80-100 km, ja ir kāds mazs aizdevums, piemēram, tā kā Volvo XC90, kas mums tā placītī, kuram ir eļas patēņš, mums bija aizdevums, kad tas motors varētu tērēt eļu, un tā Kārlis paņēma brīvdienā, nobrauc viņu 500 km un saprata, ka jā, tur vajag eļu pieliet. Tāpēc mēs arī viņus paši patestējam, paši pabraukājam, lai varētu, kā saka, kvalitatīvu preci pārdot jums. Iespēja robežā. Jā. Gadās nians. Šis tā gan tā ir nopaļīja pasākumu. Zin kā, mēs tirgojam lietotas mašīnas. Un cilvēki atnāk un saka, iedomā tur pa 1000, ko es te braukšu 10 gadus neču, nebūs. Tu saproti, ko tu pēc beigās. Vai es varu garantēt šeit, ka tu nobrauks 5 gadus bez remontiem? Nebūs, kā es teicu, iepriekšējā pusgada laikā, iepriekšējā saimnieks ielicis 5 ir tikai viņam ritošajā vien. Jāreitinās. Uzturēšanas izmaksas ir uzturēšanās izmaksas. Ar to ir jāreitinās. Mašīna ir jākopj, un tāpat tās kā sieviņai, tā kā arī lai tās sieviņas mok izskatītos. Kaut kas jau arī jāizdara. Tā ir mašīna. Ar mašīnām, jā, tas pats. Un starp citu, šitas disku stils BMW-tiem viss skaistākais, kas var būt uz 7. Jā. Man šitie diski visvairāk patīk. Kas tā bagāžnieku? Jā, tas bagāns kā bagāns. Jā. Bet arī, skaties, ir bagāns, jā, mašīna. Kāpēc nevar melns? Kāpēc viņš pelēks šeit ir iekšā? Kāpēc viņš pelēks? Tāpēc, ka viņš vienkārši visiem ir pelēks. Kāpēc, ja tu pasūti mašīnu, teiksim, tur melnu, lai tev viņš ir melns, šis pelēkais izsāda patiesībā gan prasti un lēti izskatās. Bet šitas tas, ka šis nebūtu viss. Pastāst, šito reāli šoka izskatās pelēks. Prasti. Kāpēc dizainers izdomā, te būs vai pelēki iemauks? Tāpēc, ka vienkārši tas ir tā budžeta ekonomijas un viss, tas ir labi, ja viņš būtu melns, budžets mainītos, izmaksās? Nē. Neko nemainās. Kā tev tomēr nosacīt, šis ir pelēkais bagāžnieks, nāk, un viņš, tad, kad tu komplektē mašīnu, tev iet uz konvejeru. Viņš iekās visiem viens iekšā. Ja tev būs jau 3, šitas ir tāds komplektējas, tas tāds komplektējas, vai tas tāds komplektējas, tev vēl ir izmaksas. Jā, vienīgais, kāpēc domā, kāpēc pelēks, ka pelēkā krāsa iet ar visām krāsām kopā. Ja būtu, piemēram, balta mašīna, pelēks izskatās labāk kā ar melnu kopā. Sarkanām, bet pelēkais ir kā pie visā klāt. Jā, bet tu esi melns un tev kaut kāds pelēks. Bet ja tev būtu melns bagāns, ar ko viņš sudījāk iet kopā? It kādiem. Kas te iekšā mums ir? Būs tā kaut kas? Vai jau izlasīts? Attiecīgi tikai tieškatiem nav. Jā, bet sugriezīts jāatstāts. Kā māmākais aparāts. Un varbūt izējam ātri
Pa placīti? Iziesim pa placīti ātri, parādīsim, kāda mums ir mēmāki aparāti un ierakst komentārā, kur tu gribētu redzēt nākamo kustināšanu. Šitas mums stāv uz strīpas. Gan jau, ka šito mēs ar Ēriku izkustināsim vai no Kārli izkustināsim. Un šito varētu lētākais Ford Edge pasaulē 8800 eiro. 17. gada bija šis laikam. Kaut kāds, jā, laikam 17. bija. Bija izējums ar placīti, parādīsim jaunāko. Kamēr es nebiju, līdz ar to es pat viņu nezinu neko. Un reku stāv tiešais konkurents šim 7. Nu, ok, jā, šitas ir prefs. Līdz ar, protams, nav korekti, teiksim, mums viņi salīdzināti, bet... Nē, pat ir korekti. Nu, tehnoloģiski viņš baigi, faces un efekts, tur baigās tās feature nav. Bet, ja tu paņemsi patausot 221, labi, 700, baigi jau 750, tajā mērsim, ko likt pretī, baigi pat nav. Nu, ir it kā tas 420 dīzels, bet man liekas... Jā, vai astotnieks. Bet viņš baigi rēti izlasēs ar 420 dīzels. Mums bija viens baigi labais aparāts bija. Jā. Iepūtām uz ZDX-ā failu, visi tosolu zīles bija ārā pēc stundas, šļaungu pārspāgi, nomainījām šļaungus, tas šlangus. Un ielējām atpakaļ tosolu, toreiz, kā tagad atceros, izbraucām no ZDX ar pedāles grīdā pa visu ielu, tosols ārā bija, bet tur šļaukā bija plaisa, nomainījām, skrēja tas V8-nieks, 5 reizes labākā 750 dīzelītes. V8 ir V8. Jā, skrēja, man baigi patika. Un viņš tomēr nav pārbāzts ar 3 turbīniem, viņš vienkārši V8, tur cita griezi. Bet, ja mēs salīdzinām, teiksim, 221 un 700 un F01, skaidrs, ka 221 ir krietni pirktāks modelis par F01. Bet, ja mēs salīdzinām atkal 750 pret 402, 42 dīzeli, tad 750 ir daudz vairāk nekā 420 ir vispār baigi maz redzēta. Jā. Baigi. Mums ir pa visu laiku bijuši kaut kā labi 3 gabalu pārdošanā. Jā. Pa visu dzīvi. Jā. Tādā ziņā, krietni retāks modelis būs. Ja? Un pats 4-līgais motors, kas nāca 4-litrīgais pirmais motors, un 420 ir krietni labāks motors, patiesībā labs motors, nekāda vaina. Ko? Zofīļiem laikam pārdot ir. Nezinu, tas jāprasa, mums ir pārdevējiem. Uz podījumu izdzīt ārā, tajā skaidrs ir pārdot. Ko mēs nākamā varētu izlikt kustināšanā? Man nekas tāds. Saka, šodien kaut ko mēs gaidām, ienākam jaunu, ko mēs noteikti... Zini, ko varētu izkustināt kādreiz? Šito mēs nekad neesam kustinājuši. Varētu. Šito vispār man nekāda informācija nav, tas ir kaut kas pavisam priekš manīm, kas saka, neizstudēts un nesaprotams. Jā, es par so jauno Čiroku, es baigi maz lasījis patiesībā, man jāpalās pašam pa sevi. Jā, rekur akal. Tas ar Stellantis, jā? Protams. Džips. Šito mēs varētu izkustināt. Ko raksta komentārā, kur... vēl ko mēs varētu izkustināt? X3. Šitas ir mans favorīts šitam placītī. M40. Šito gan mēs varētu izkustināt. Jā. Šitas būtu mums normāli. Varētu notestēt no 0 līdz 40, cik ieskrienās, līdz 60. Jo šitas ir viens no foršākajiem aparātiem, kas mums ir ar vislabāko dzinēju, kādu vien var iegādāties šito. Īstais, kas tas bija, tas N58, kas te pa dzinēju iekšā bija? Nezinu, tas ir B. B. M40. Indras pēc, rekum kā? Mums testējām F-nieku 535 benzīnieku. Jā. Un šitas jau ir tas tipa nāk? Nē, nebūs to. Tas jau bišķi kaut cits modzinējiņš. Kā, bet pa lielām jau, tas ir nākamā paudze bez tā motora, pareizi? Jā, šito vienīgais būtu interesanti nolikt pret 750. Zirdziņa līdzīga. Cik šitam bija? 340 zirgi laikam šitam bija. Nē, mēs vienkārši, es vairāk par to 355 zirdziņš šim ir. Pret 535 benzīnieku, jo šitas tā kā ir nākamais leciens uz viņiem. Motors ar 3-nieks benzīnu. Šitas krietni labāk. Tas pēc, redzēsim, cik viņš tehnoloģiski ir audzis. Ja? Šis ir nākamais. Īstenībā to 535 vajadzētu vēlreiz izvilkt ārā pa sausu un nomērīt. Jā. Jo toreiz pa slapiem mums nebija godīgi mērīšana. Varēs vēl pa reizi nomērīsim. Kur viņš ir mums? Rek pa tās aizmērīties stāv. To mēs varētu īstenībā izdīt vēlreiz ārā un nomērīt, jo mēs, kad mērījām, bija ārā slapšs asfalts, lietus gāze, nevarēja normāli notestēt. Šito mums vajadzētu vēlreiz notestēt, jo Audi toreiz vinēja viņu, tāpēc, ka Quattro Superchargers, šitam ir tikai aizmuguras velkošie piedziņi, un pa slapi laici viņš tikai spolēdams gāja līdz 70 uz priekšu. Jā. Ko, rakstam komentārā, kāda gribat, lai mēs nākamā mašīnu kustinām un tiekamies tajā nākamajā kustināšanas sērijā. Čau, čau!